Delivery days. Delivery days. Tāda mašīna, tas nozīmē to, ka tu redz vienu no 400. Tas būtu vienkārši. Ar asarām acīs. Ļoti milzīga problēma pie mums. Šeit ir Eventuri ieplodes sistēma. Tev ir jāmīl to, ko tu dari. Čau! Tātad trešā diena, trešais video, un mēs dodamies pie mehanika. Un šoreiz mēs nebrauksim ar tukšām rokām atpakaļ, mēs brauksim ar mūsu M8. Tātad redzēsim, kā Valērijam tur viss ir izdevies un sanācis. Tātad otrajā daļā mēs redzējām to, kādā stāvoklī un procesā jau bija mašīna, kas tika darīts, kas netika, un mēs redzējām tik tiešām interesants izmaiņas. Diski bija jau forši, viss sataisīt patiesi tāds mākslas darbs. Bamperīts bija forši sakrāsots, viss. Nu, ir vēl kaut kādas nianses, kuras interesē un kuras grib ļoti redzēt. Tāpēc sekojam līdzi un būs, es domāju, viennozīmīgi interesanti. Un vēl, kas būs reāli super interesanti, tas, ka tur arī būs Denis uz vietas ar manu iepriekšējo M8. Denis ir veids neliels, tātad diezgan īstenībā nopietnus uzlabojums tai automašīnai, tātad manam iepriekšējiem M8. Nu, un es domāju, ka būs ļoti interesants kontents tieši salīdzinot šo M8, pašreizējo, kas ir man stoks, un Denis, tātad M8. Vispār tas M8 First Editions, nu, tas ir ekskluzīvs rēts auto. Ja tu redz uz ielas tādu mašīnu, tas nozīmē to, ka tu redz vienu no 400. Šis auto ir pieejams mūsu mājaslapā firstauto.lv drīzumā. Neliela nianse šim auto, tātad būs ļoti laba cena. Nu, vislabākā cena vispār visā tirgu Eiropā un tā tālāk. Vai šis auto ir tātad kolekcionāriem vai BMW entuziastiem vai kam, kas ir reālais pircējs šādam auto. Nu, es uzskatu viennozīmīgi, ja tu gribi iegādāties mašīnu tādu, kas tev dos patīkams emocijas, kas ir jaudīgi, kas izskatās iespaidīgi, un tajā pašā laikā tu gribi, lai tas auto zaudē mazāk vērtību un varbūt nedaudz vairāk izcelties. Nevis nedaudz vairāk, bet krietni vairāk izcelties tātad starp M mašīnām. Nu, tas šis ir tāds vienkārši ekskluzīvs M auto. Ar ko atšķiras, piemēram, tāds M8 First Editions, nu, no, piemēram, parastā M5? Ilgtermiņā viennozīmīgi tas auto saglabās ilgāk vērtību un varbūt arī pat paliks dārgāks ar nosacījumu, ja tu viņu turēsi tātad labā stāvoklī un nobraukums nebūs liels. Bet jebkurā gadījumā viņš būs vērtīgāks nekā tur parastais, piemēram, F90, M5. Starp citu, kā jums First Auto merch, tātad pagājuši gadu jau mēs viņu sabūvējām, sataisījām, kaut kam uzdāvinājām. Un mums maikas vēl ir, tikai ir jāstais logotipi, tāpēc varbūt pieskās kāds, kas baigi grib, un tad man būs tāds lielāks uzdevums, tā teikt, sataisīt tās maikas. Rainis, tev vispār ir maika? Nu, jā, ej, tur mums tev vajadzēja, vai ne? Jā, Sen jau. Kā šitā? Nu labi, ok, atgriežamies pie tēmas atpakaļ. Kāpēc tādu M8 First Edition nevis, piemēram, M5? Kāpēc es ņēmu? Es ņēmu tikai tāpēc, ka viņš tā tad ilgāk noturētu vērtību. Viņš ir iespaidīgāks, ekskluzīvāks. M5 pilna Rīga ir. M8, redz, ir tāds First Edition pagaidām tikai viens, un tur vēl viens, kas nav norēķinājies, un tagad būs trešais. Šajā izpildījumā, kas ir mums tagad, viņš ir arī ļoti ok. Salons ir nedaudz, kā jau arī Viktors iepriekšējā video izstāstīja, viņš ir nedaudz tā teikt mierīgāks, ar konjaku viss izstāsts kvalitatīvi, zolīdi, nu, gaumas jautājums, bet šim mūsu modelim ir keramikas, tātad bremzes, kas ir diezgan liels plus un ko daudzi grib. Un tāpēc ar to vien viņš ir arī diezgan tātad individuāls un ekskluzīvs. Es braucu ar M3 pats un stāstu, ka man patīk M8. Tāpēc, kad M8 tādu man būtu žēl likt trasē, piemēram, braukt ar viņu pa trasi. Ja? Attiecīgi M3 šo, nu īsti nē, man liekas, viņš ir vieglāks, mazāks, viņš ir vairāk paredzēts tādai trases braukšanai. Tāds M8, tas ir tik tiešām tu iekāp tajā mašīnā un tur tu jūti to luksus sportisko savienojumu, kas tev tomēr liek atcerēties par to, ka jā, tev ir sporta auto, bet tu arī ar glanci var aizbraukt uz restorānu. Ja man būtu jāizvēlās vienu tātad mašīnu, gan ikdienai, gan visam es ņemtu M8, bet man ir tā privilēģija tātad autiņus pamainīt, nu tad redz, es viņus arī pamainu. Bet tāda ilgtermiņa investīcija un es domāju, sajūtas, emocijas, ko tev iedod šis M8 First Editions, es domāju, viennozīmīgi ir baigi ok. Tāpēc skatāmies, kāds viņš izskatīsies, ko Valērijs tā tad ir sastrādājis.
man ļoti interesē, jo mēs redzējām, kādu mēs autiņu aizvedām pirms tam, un tagad mēs redzēsim, kāds viņš būs. Un tūlīt nobraucot no Dienvidu tilta, mēs jau satiksim gan Valēriju, gan Denisu, gan Viktoru, tāpēc sekojam, vai ne? Laikapstākļi mūs šodien nelutina, bet īstenībā vakardien vispār bija trakā māja, kas notika Tukumā, tur zeme ar debesīm griezās kopā, bet līdz Rīgai tas nekad neatnāk. Šodien tāds vējiņš, bet, ja mēs skatāmies, kad jau pirmdien ir jau līgo vakars, kāds grādiem bija jābūt siltākiem, bet tūlīt mēs grādus pacelsim, jo kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam atpakaļ pie Valērija un viņa komandas. Prasās neliels upgrades tam M3. Ir bišķīt pa vienkārši. Aleluja! Čau, 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 čau. Pat negaisā. Alaikum, draugs! Vai ne? Čau, čau. Čau, čau. Labrīt. Vo, precīzi, zini kā, es par to tieši pieminēju, ka es nepaņēmu graudus līdzi. Tos neņemam. Nolieciet Tukumā, tur, kur sniegs, tur šeit Es dabūju naudu. Opa! Mašīnu. Un nopirkt otro M8. Šītas ir kaut kas fantastisks. Pagadu. Šeit ir pirmā iemaksa. 36 eiro. spoileris. Valērija, mēs no šitā spoileru nevaram uztaisīt? Jā. Delivery days. Delivery days. Jā, pie mums. Un tas bija ātri. Čau, Valērija. Tas nebija super ātri, bet tas bija diezgan pareizā laika posmā. Nepilnās 3 nedēļās. Es tev nepiekritīšu, tas bija ātri. Okay. Tas Es pieņemu to komentu. Tas bija ātri, bet nepilns 3 nedēļas. Tieši tā, 3 nedēļu datumā mēs tikamies šeit, kad tu atved to mašīnu, vienu dienu pirms Dragona pasākumu. Šodien ir mums 20. datums. 20. datums, jā, šodien 20. Jā, pa lielam vasarā tu atbrauc un rudenī mēs tev atdodam, jo šodien 20. datumā ir tāds rudens laiks. Plus 10, jā? No rīta bija. Pēc sajūtām viennozīmīgi, vēl toču uz ziemu jau, bet 3 nedēļas tas ir baigi ātri un mums reāli interesē, kā tas viss izdevās vispār tev un kā tas izskatās no manas skatu punkta. Jo mēs arī redzējām iepriekšējā. Tas mums ir svarīgākais. Kā tev, kā tu to sajūti, jo tu to mašīnu redzēji. Apkārt apstaigāji, es domāju, ne tikai šeit, bet arī pie sevīm Tukumā. Tu zini katru to lietu, kas tev nepatīk toreiz, kad tu atvērt to auto. Precīzi. Man ir tieši uzreiz, kur es piestīšu acis, pastīšos. Varam iziet pa punktiem vienkārši, kas bija izdarīt vizuāli, jo mums jau bija otrā daļā, kur mēs pastāstījām, ko mēs jau bijām izdarījuši un kas mums bija palicis. Jā, šajā gadījumā auto ir pabeigts, jā, vizuāli viss ir pabeigts, tehniski viss ir pabeigts, kas ir ļoti priecē, un kā tu arī pateici, ka tas bija diezgan ātri, es piekrītu tam. Šajā gadījumā viss interesantākais bija, ka gandrīz visi moduļi, kas mums ir, bija iesaistīti tavā mašīnā. Jo faktiski tehniskā daļa tas ir servis, krāsošana tas ir krāsošana, kamera meistars, jā, detailing sveču taisīja, šeit detailing pūlēji taisīja salonu, PPF Dmitrijs pieslēdzās un uztaisīja tev paneli. Tad arī bija detaļas. Detaļas jau arī bija pasūtīts. Pasūtīts bija numuru paliknis durvīm tas ieliknis, kuru mums nebija. Tas bija izdarīts. Un galvenā lieta, mums pat nācās izmantot ārpakalpojumu, bet kā ārpakalpojumu? Pa lielam to, ko mēs partneri, kurš palīdzēja mums izdarīt ļoti kvalitatīvi tās buktes, kas bija ļoti, ļoti grūti. Draugs, 6 pozīcijas. Tātad Valērijas 3 nedēļu laikā izdarīja visas šīs 6 pozīcijas. Un stāsts ir par to, ka, redzi, tā jūsu profesionalitāte ir tāda, kad jūs to nedarījāt, ko es arī vienmēr saviem džekiem teicu. Noņem tur vienu lietu, izdara to un tad iet uz nākamu. Un tad aiziet pusgads. Jūs izdarījāt visu uzreiz tātad vienu lietu, otru, trešā jūs uztaisījāt reāli plānu, struktūru tai mašīnai. 3 nedēļas izdarām to un 3 nedēļu laikā viņi ir kā jauni. Tāpēc es domāju, ejam cauri visām niansēm, kuras mēs piefiksējām iepriekšējā video. Sākam ar to pusi. Tas bija pirmais bija disks un virzamies. Vissāpīgākā lieta bija it kā diski. Bet, man likās, šitā bija vissāpīgākā. Kā mēs runājam, šis jums bija reāls mākslas darbs. Jā. Jo katrā ziņā šī zona, tālāk diski viss bija bet šī zona reāli bija, viņi bija pa visu apli reāli sabēja. Vajadzēja visu, lai ir viss kā oriģināli, lai nav nekur redzams. Protams, kā es teicu, pirmajā video pieņemšanas tajā brīdī nav ko slēpt.
Un pie tam visam tas viss ir video redzams. Bet tajā pašā laikā jābūt visam vizuāli perfekti. Precīzi, un te ir rezultāts. Ok, Dan. Ok, nākamais. Ok, nu pasties. Tev nav bijusi tāda problēma, ka parasti šīs pozīcijas pazaudē tātad pārvadātāji? Jā, tas principā var būt pārvādātais, varbūt tur, kur viņu gatavoja pārdošanai vai arī nodeva, jo pa lielam varbūt bija situācija, kad nosēdās akumulators, viņi centās iekļūt ar atslēgu, un viņš vai nu ielika viņu kabatā, un viss. Jo visdrīzāk, ja viņš būtu tur, durvī, tad viņš arī tur palikt. Parasti liek durvīs, bet šoreiz durvīs nebija, un skatoties bildēs īsti likās, ka viņš tomēr ir. Daudzi arī nezina, kā viņu pareizi jāizņem. Citi varbūt viņu mēģināja knibināt, salauzt un izmet ārā. Pa lielam tu vienkārši pavelc rokturīt un ar pirkstiņu viņu izspied ārā, un tad viņš iziet. Un tad tu vari atslēdziņu ielikt un pagriezt. Šis bija lifehacks, ne? Nu, tāds maziņš. Gan jau 100%, ja tu esi auto pārvadātājs, ierakst komentārā, jā, tagad es zināšu, kā darīt pareizi. Tātad virzamies tālāk. Šis disks arī bija. Viņi jau divi bija ļoti bēdīgi. Mums tā puse bija labi. Šeit viss tas pats, viss saglabāts oriģināls krāsojums, daudziem spieķiem ir saglabāts krāsot tikai tie, kuri bija bojāti. Nu, protams, piekrāsot arī kaut kāda melna daļa, bet lakots ir viss disks. Tad tu arī dabū to sajūtu, ka viņš ir pilnīgi svaigs. Viņš ir reāls svaigs. Tā tad sākuma plasmas. Nu, plasmas ir jauns. Sanāk, numuru palikniši tā vēja, viss kā bija, un šitais paliknis numuru, tas ir absolūti jauns, oriģināls BMW. Bija pasūtīts. Jā, viņš varbūt bišķi dārgāk maksāja nekā es biju iedomājies, bet... Cik maksāja beigās viņš? Bez atlaides viņš kaut 9-8 eiro maksāja. Nu, jā, tas ir dārgi, bet tavā gadījumā kāda ir izvēle? Noņemt viņu un vienkārši to numuru kaut kā pieknēt pa buferim? Tam jābūt visam kā oriģināli. Precīzi, tieši tā. Tas ir domas sakrīt, jābūt ir oriģinālam tādā ziņā. Ja viņš tur ir, viņam tur jābūt. Ok, un, nu, protams, šitas bija tas moments, kas ir, ko es arī īstenībā vakardien stāstīju vienam tātad mūsu klientam. Tātad, cik kvalitatīvi tātad Valērijas uztaisīja motoru pārsēju. Viennozīmīgi ir rezultāts ir ļoti labs, jo, kā jau mēs runājam, šitādai mašīnai uzlikt špakteli, pārlaist krāstu pa virsmu, tas būtu Tieši tā. Tas būtu vienkārši. Ar asarām acīs. Atceries, kā tev bija izskatījās šitā puse ar buferi. Saskrāpēt pilnībā no šejienes līdz šejienē. Un atceries, es tev teicu, ka mēs pirmkārt krāsosim, protams, šito pusi, bet mēs krāsosim ar visu buferu un lakosim, lai viņš tev kā jauns, viņš arī izskatās. Un arī es ieminējos, ka šitās plasmasiņas melnās gloss black, tad, kad mēs noņēmām, viņi bija ļoti traģiskā stāvoklī. Tas arī ir viss atsvaidzināts. Paskaties, kā viņi izskatās. Jo iedosim nelielu komentāru par to, ka, ja, piemēram, mēs pārkrāsot svaigu buferu un tātad gloss plasmas šos mēs, piemēram, nepārkrāsot, tad viņi tā lektu ārā. Viņi lektu ārā, tad jebkurš varētu pateikt, pēc šitām detaļām var, principā, pateikt, kāds tas stāvoklis bija tam buferim, bet viņas izskatījās vēl sliktāk nekā reāli buferis izskatījās. Šajā gadījumā tas vispār bija neapspriežams jautājums, mēs viņus noņēmām, izņēmām, uzreiz atdevu krāsot. Super, labais. Dan, tālāk šī puse diskiem viss bija ok? Šeit bija ok, kaut ko bišķi mēs piekrāsojām, bet tas bija tik minimāli, ka tu arī tagad neredzēsi, kur tas ir. Un es diez vai domāju, ka arī tas jaunais īpašnieks to redzēs. Mums galvenais bija to uztaisīt kvalitatīvi un pa lielam. Arī ļoti labi, ka nevajadzēja aiztīkt šito pusi. Saprot, visi, kā es tev teicu pirmā video, mēs taisīsim visu, lai dabūtu rezultātu. Bet nevajag pārspīlēt. Jo tomēr tā mašīna gatavojas pārdošanai, un lai kaut kas paliek, kā mēs runājam ar tevīm, paliek arī nākamajam saimniekam. Nākamajam saimniekam viennozīmīgi šito mašīnu ir jāietina PPF-ā, un ko es ieteiktu no savas puses, es ieteiktu tātad doties pie Valērija, jo viņš šo auto jau tātad zina. Viņš jau viņu ir atdzīvinājis, tātad uztaisīs pirmo elpu viņam, un tad tālāk attiecīgi es domāju, ka Valērijam arī būtu vieglāk atrast kopīgo valodu ar klientu, un nodot varbūt viņam, ko mēs rismārēsim smuku salīdzināt ar Denis mašīnu. Varbūt tur jau kādam izveidojās savu vīziju, un viņš jau redz, kāda tā mašīna viņam varētu būt. Bet ko es gribu īstenībā pateikt? Zini, man likās ļoti interesanti. Tev neliekas, ka pēc pieredzes parasti labā puse diski ir vairāk apskrāpēti? Skaties,
Pa lielam, jā, jo labā puse ir tā, kur tuvāk borģuriem. Kur tu sliktāk redzi? Jā, bet redzi kā, mēs jau nezinām, kuru mašīnu bija parkot visu laiku. Varbūt bija kā reiz parkot kaut kādā daudz stāvēt parkošanas zonā, kur tieši kreisajā pusē visu laiku kaut kāds borģis. Visdrīzāk bija iebraukt to, zin, kur tur tas šlagbaums un kreisajā pusē, un viņš visu laiku grib tuvāk, lai iebāst iekšā to monetu, un visdrīzāk tas bija darīts, un tas bija darīts centās reizes. Tas nebija vienā reizē. Un ja tā ir Berlīna, tur visur ir tie parkingi, kur tev šitas loģika. 100 punkti. Precīzi. Bet starp citu, tagad runājot par buferu, par visu, cik interesanti, tev pat nebija ne mazāks tāds jautājums par krāsu. Jā. Toni. Es zinu to, ka krāsas sasodīt sarežģīti, jo tomēr Aurora, viņai tur visi tie graudi, visas, nezinu, cik reizes viņi vispār ir. Tur ir kā minimums 3 slāņi. Jā, 3 slāņi. Jā, un tur jābūt precizitātei, kā tu to slāņus liek. Pirmais, otrais, trešais. Tur nevar nekā savādāk. Un tad tu dabū tieši to toni, kā viņš ir, jo viņš jau visu laiku mainās. Skatoties no kura malas un kura tu skaties uz viņš, tad šeit reku paskatieties, viņš ir tāds vairāk violets, jā. Un, kas ir interesanti, ja paskatīties uz buferi šeit, es ceru, ka tas ir redzams kamerā, albumu mums ir līdzvērtīgi, tādā pašā krāsā. Šeit attējot, viņš ir vairāk zaļš, jā. Kaut kādā saulītē viņš tur vispār būs tāds violets, jā. Un tas ir ļoti svarīgi. Jo šitien īstenībā var redzēt, ka ir tas violetais grauds, viņš ļoti smuki izskatās. Par to es īstenībā pagājuši gadu tātad redzot to mašīnu, tātad saulē pirmoreiz likās, tā krāsa vienkārši kosmos ir. Bet ko es gribu pateikt meistaram, tātad kā viņš uzpūta, viņu sataisīja un uzreiz pieliekot klāt, viss sagāja vai nācās ar pirmo, ja? Super. Tu jau redzēji, ka buferis bija noņemts. Jā. Mēs vēl trešdien, kad buferis bija noņemts, nebijām pat pielikuši viņu pie mašīnas. Tas nozīmē, ka mums, kā uzņēmumam un meistaram, krāsotājiem bija pilnīgā pārliecība, ka viss būs čotkā. Viņš bija pārliecināts jau par savu darbu. Tas ir ļoti svarīgi īstenībā. Protams, tas viss atstrādājas ar gadiem. Mums, kā visiem, sākumā bija ļoti grūti, mums bija viss kaut kādas situācijas, vajadzēja pārkrāsot, vajadzēja to, bet ar pieredzi, ar gadiem tu saproti, kādā veidā, kādu algoritmu tev jālieto, lai dabūtu perfektu rezultātu. Pat es tev teikšu godīgi, pat tagad dažreiz atbrauc tādas mašīnas, vissliktākais ir, kad viņi jau ir kaut kur krāsotas. Jā, protams. Tad tev ir jautājums, ko izvēlēties, pie kuras detaļas pieturēties, pie kura toņa pieturēties, vai pie durvīm, kuras bija krāsotas kaut kur citur, vai pie haubes, vai pie bufera. Un tad, protams, mēs izsaucam klienta, paskaidrojam visu, paskaties, kā ir. Tad pie kā tu gribi, lai mēs paliekam? Viņš saka, es gribu, lai jūs paliekāt pie durvīm. Tad mēs mēģinām taisīt to toni durvīm. Un tad visdrīzāk viņš, diemžēl, nesakatīs ne ar buferu, ne ar haubu. Ļoti daudz saskāries ar šito problēmu. Īstenībā arī tas tāds, tas tā ir neizbēgami. Jā, bet šajā gadījumā mums sanāca perfekti. Mums ir, principā, šeit viņš pieguļ pie bufera, pie haubes, un šeit pie spārna. Un visas tās vietas ir, es uzskatu, ka viņas ir perfekts. To tu arī redzēs saulē, varēs pēc tam iekomentēt, iefilmēt atsevišķi un skaisti parādīt, jo saulē, protams, tas izskatīsies vēl foršāk. Super, ideāli. Tātad virzamies tālāk. Ir ciet, mums ir viss ciet. Es tev dodu atslēgas, respektīvi, ārā savu aparātu atstāju vaļā. Ļoti pareizi. Es jau iepratizējos. Pagājušais noliku ne parkingā savu autiņu, ne tur, kur vajadzēja. Pa divām vietām. Bet es izdarīju vienu labu lietu. Slikta lieta bija tā, ka es noliku nepareizi autiņu, bet labā lieta bija, ka es biju atstājis iekšā atslēgas. Un tad uzreiz atbildīga persona varēja pārlikt to mašīnu. Tieši tā saparkoju nolika tā, lai visiem ir ērti un lai būtu kārtība, jo kārtībai ir jābūt, atceramies. Tur, kur ir kārtība, tur ir rezultāts. Tur ir rezultāts, tur ir viss super. Tātad, šeit mēs redzam to, ka reāls salons ir reāli atjaunots forši. Viņš ir tātad iztīrīts, ādiņi ir smuka matēta, tāda svaiga. Rīdīgi. Īstenībā salons rīdīgi svaigs ir, vai ne? Viņš, pirmkārt, es tev atceries, teicu pašā sākumā, kad es pieņemu to auto, ka man pretenzijas pret salonu vispār nav. Viņš tiešām ļoti svaigs un ļoti patīkami ar viņu bija strādāt. Jo faktiski vajadzēja vienkārši pielikt mazo kripatiņu, lai dabūtu šito rezultātu, ka no rūpnīcas. Es uzskatu, ka tas ir ļoti tuvu stāvoklim no rūpnīcas jaunam auto. Šeit ir viss ļoti labi. Nevajadzēja neko nepiekrāsot, nepolisterēt, kā es teicu, nepāršūt, sliktākajā gadījumā. Viegla tīrīšana. Un paskaties uz centrālu konsoli. Super. Centrāla konsole vienkārši izstās uzreiz
tā kā viņai jāizstās. Jo man liekas, zin kā ir, ka tu iekāp automašīnā, kur kā first edition šis M8, ja viņas saskrāpēt, tas liecina par nevīžīgu īpašnieku. Jo tādai viņai nebūtu jābūt. Protams, bija daudz grūtāk tā izjaukšana, ko es tev teicu, ka M5 ir daudz vieglāk. Šajā gadījumā mums nācās bišķi savādākā veidā to izdarīt, bet mums vajadzēja rezultātu. Rezultātu mēs dabūjām. Super rezultāts viennozīmīgi šeit ir dabūts un vidus konsola izstās kā jauna. Tieši tā. Vai ne? Principā viss izskatās kā jauns. Viss izstās kā jauns un vēl te ir tāda aizsarga plēve, ka tu, piemēram, es neesmu tas, kas liks te telefons, vienmēr attaisīšu un ielikšu viņu tur, bet, Redzi, es stāvu, es pat negribu iesiesties. Man tik patīk viss. Es pat negribu, kāpt iekšā un kaut ko te... Man tīri džins. Es tev ticu. Turīt arī minimāli patīrījām, lai nekādā gadījumā neko slikti ādiņai neuztaisīt. Un viss pa lielam viņi ļoti patīkam. Ja tu paņemsi ar roku, tu sajūtīsi, ka viņi ir tādi matēti stāvokļi. Tādai, kādai viņai jābūt. Kādai viņai jābūt. Un nav ko tur jāpārš vai jāpārspilē. Ja viņi tev dod to sajūtu, ka viņi ir svaiga. Viss. Pa lielam, zin kā, es ieteiktu to, ka viennozīmīgi, ja tavā salonā ir daudz elementi tādi, kas ir glancēti, viennozīmīgi viņi ir jānolīmē. Tur vispār bez variantiem. Un otrs stāsts ir tāds, ka ik pa laikam tai ādiņai tomēr vajag iedot to dzīvību, viņu vajag pabarot. Protams. Es domāju, to mums tieši tā izstāstīs Viktors labāk, bet tas ir ļoti svarīgs arī moments, vai ne? Viktors to mums iedos info. Bet, Klau, man liekas, ka šito aparātu kaut kāds direktors ir braukājis. Tā varētu būt, kāpēc gan ne? Jo viņš, pirmkārt, mēs skatījāmies 20. gada riepas aizmugurē, nav spolējis. Tas ir viens. Otrs, viss salons tas ir pozitīva lieta. Liekas, ka viņš ir viens braukājis vairāk tajā mašīnā, jo, kā likās pēc blaksēdētāja puses kaut kādu nodili un pazīmes nekas nebija. Nē, viss ir ļoti labi, saskrāpēt tas panels, viņš varbūt to arī nezināja, tur viens uzlika kaut kāds atslēgas, tad tas fine, bet vispārējais. Tu jau pats zini, ka stūri, kā tu pateici arī, viņi ir pirmā, kas pakļaujas tai visādiem skrāpējumiem un visam pārējiem, te ļoti visi ir zolīdi. Un tīpaši šitās maliņas, šeit paskaties, arī nav nekādas kādiņa kaut kur pārraut. Šeit, tas nozīmē, ka viņš nebija bakstījis ar citus tiem pašiem pulksteņiem, tas ir ļoti liela problēma. Pulksteņi, gredzeni. Šeit veido visu pulksteņi, kad tur grābsties un tā tālāk. Šajā gadījumā viss ir perfekti. It kā direktors, bet bez pulksteņiem un bez gredzeniem. Brīvs direktors. Virzamies Berlīnē. Tātad nākamais difuzoriņš, vai ne? Jā, noņemām difuzoru, nokrāsojam viņu pa jaunu. Krāsa. Principā, mēs krāsojam visu, tas ir skaidrs. Defekti mums bija tieši uz šitām ribiņām. Atceries, mums tāda bija kā ieskrāpējumi, ka viņš kaut kur bija piespiedis vai kāds viņu piespied. Es tev teicu, šitais ir vispār easy. Kā saka, easy peasy šitais bija darbs, un viņš vienkārši gāja procesā, mēs pat par to neuztraucamies. Mums bija cits lietas, par ko uztraukties. Bet reku rezultāts viss. Super, tas ir izdarīts. Tātad mēs izgājām cauri visiem punktiem, tātad viss, kas ir izdarīts. Tātad kopā tika izmantot vispār 6 vai 7 moduļi. Tā es saucu. Jā, 6-7 moduļi. Iesaistītie visi atjaunošanā. Tad jautājums, 6-7 moduļi. To viss izdarīja 3 nedēļās. Kurš no tātad moduļiem paņēma visvairāk laika? Kā tu domā? Es esmu Došu tev minēt. Es esmu diezgan drošs, kad motoru pārsaks un bumpers. Kā reiz bumpers un viss, kas saistīts ar krāsošanu, tas gāja paralēli. Paralēli buktinieku darbām. Tāpēc tur arī tas galvenais, kad tu saliec visu pēc moduļiem un tu zini, ka daudz darbs tu vari darīt paralēli. Tad, ja mēs skatāmies reāli, tad mašīna bija pie buktinieka visilgāk. Tas bija kaut kāds, ja es nemaldos, nedēļa. Tad no visa laika, viena nedēļa, viņa tikai bija pie buktinieka. Un tā, ka mums nācās viņu pat vest pie viņa aizbrauc bez bufera ar evakuātoru uz turienu, un tad viņš, principā, nedēļu bija cīnījies ar buktini. Kas tas ir? Tas ir Kristaps, kā es tev teicu, no Vika virsbūves iespēduma centra. Viņam milzīgs paldies par to darbu. Viņš man tur pastāstīja, daudz ko sastāstīja, kā viņš darīja, bet es neko neatceros. Jo tik daudz informācijas viņš man stāstīs tikai es saprotu, ka tas ir vienkārši kaut kāds milzīgs apjoms. Visu, ko es atceros, viņš teica par šito spānu, ka viņš saka, Valērija, tā, ka viņš bija izspiest, kad es viņu dabūju atpakaļ. Dzels jau ir pastaipīts. Un vajadzēja precīzi pastrādāt, lai dabūtu atpakaļ visu, lai tu neredz, ka viņš ir pastaipīts. Jo, kā saucamā gara
moška, jā, sanāca. Tāpēc, jā, laika posms buktiniekam aizgāja visvairāk. Tas ir nedēļa. Tikko auto atbrauc atpakaļ, mēs uzreiz uztaisījām visu tehnisko daļu, kamēr viņš bija netīrs, bet buferi, diski, viss bija paralēli. Mēs uzlikām savus diskus uz to sāni, jo mēs jau zinājām, ja mēs tagad atdosim to mašīnu veselu buktiniekam, viņš tur nedēļu nomocīsies, atdos atpakaļ, un mēs sāksim no jauna visu. Tāpēc mums bija jābūt drošiem, ka mēs varam uzreiz paralēli kaut ko darīt. Kamēr viņš dara savu darbu, mēs darām savu darbu. Super. Apkopi un salons apmēram līdzīgi, vai ne? Nu, salons bija 2 dienas, jā. Nu, ar visu pārējo apkopi mēs izdarījām pusdienā. Nu, tas ir, jo tur jau laiks viss ir ierobežots. Tu konkrēti zini, cik stundas tev aiziet uz apkopi. Jā, tu nomaini eļļu, nomaini visus filtrus, nomaini sveces, pārbaudi tīri visu. Bremzes, jā, mums bija apkopi. Profilaks. Nu, kaut kāds 5-6 stundas aizgāja uz to visu, ierakst visu sistēmā, BMW sistēmā, mašīnā, elektroniskā grāmatiņā, jā, un viss. Tā mēs arī dabūjām to rezultātu. Aplīmēt tātad salona detaļas, piemēram, šitās abas, kas mums ir vidus konsoli, kur ir tātad Gloss Black First Editions un tātad apkārt ātruma kārbēts malēs. Cik tas izmaksā, piemēram? Nu, apmēram 200 €. Mēs runājam tikai par centrālu konsoli. Tikai ja mēs centrālu gribam konsoli. aplīmēt vēl kaut kādas interjeru detaļas, tas ir pavisam. Tas viss, principā, ir ļoti individuāli. Klients atbrauc. Ir pieņēmējs detailing Viktors, ir cilvēks, kas atbild tikai par PPF, Dmitrijs, viņi pieņem, viņi paskatās, un tad viņi nosaka cenu. Tas viss ir principā nosakās no stundu. Cik tev vajag stundas iztērēt tam darbam? Visi vienkārši neviens nemēģina kaut ko dabūt vairāk. Stundas patērēts. Precīzi. Jā, un tu var pasūtīt vienu no 400, tur tādu var, jā? Es domāju, ka jā. Redzi kā, kad tu ienāc katalogā, viņiem ir atsevišķi tāda kā direktorija, kur tu ienāc, un tur visas individuālas lietas, kas bija uzliktas uz šitās mašīnas. Tāpat arī toreiz, kad bija Denisam saskrāpēt nāsis. Opā, es to nezināju. Jā, un viņš ļoti gribēja jaunas. Tad es iegāju, es paskatījos, ja es nemaldos, 1200 €. Un mēs toreiz dabūjām krāsu, mēs visi nokrāsojām. Super. Denisam ir krāsots nāsis. Viņš pat, viņš saka, no viens vienā. Nu, protams, es izglābu tavu naudu. Kāda starpība palielināt? 150 € par krāsošanu vai 1200 par jaunām Tu vienkārši sakrāso viņus, un mēs pēc tam atkal nokrāsos, ja vajadzēs. Divu disku restaurācija, kur bija reāls roku darbs. Ja mēs tā runājam, tad 250 € par katru disku. Tur iekļaut ne tikai krāsošana, krāsa piemeklēšana, vispār tas viss roku darbs, tur ir iekļaut montāža. Tev jau jānoņem arī iepūtas, pēc tam būs jāuzliek atpakaļ, jāuzliek tā, lai nesaskrāpē. Tici man, pa maniem 15 gadiem, kas tikai nebija, tu it kā nokrāso svaigs disks klientam. Viss stīgā. Tu aizied viņus un no turienes zvans. Valērija. Sanāca. Cilvēks jau brauc pakaļ mašīnā. Valērija sanāca šaiz reāli. Es te liku to un tā. Jā, un tad tu vienkārši, un arī bija ļoti grūti atrast uzticamus partnerus, kuri zina, ko viņi dara. Mums ir principā, pie partneriem ir 1 vai 2 meistari, kuri mūsu diskus taisa. Viņi zina, ka mēs viņiem pateicām, veči, nav jautājums par naudu, ir jautājums par to, ka jums visu jādara akurāti. Ja tas ir stunda, lūdzu, veltiet stundu. Tas ir 2. Lūdzu 2. Katram diskam pa pusstundu, lai jūs visu perfekti uzliekat riepiņu, nobalansējat ar Hunter standi, kas ir ļoti svarīgi, un beigās reku rezultāts. Balans Hunter standā. Jā. Pa lielu mēs izgājām cauri visam autiņam, un es varu pateikt to, ka jā, es biju piemetis šītām acis, šis arī sadaisīts, forši, viss, stīgā, aparāts ir stīgā, Valērija. Es domāju, varbūt tu vispār izdomās viņu atstāt sev. Klau, varbūt Denis teica, atstājuši to mašīnu sev. Un tad jūs būs 2 ar First Edition. Jā, bet Klau, varbūt mums jāuztais kaut kāds pasākums Antonijas ielā ar šito auto. Tas ir ļoti bīstami. To mēs varam padomāt. Tas ir ļoti bīstami. Jūs varat radīt citur pasākumu. Nē, īstenībā ir tik daudz vietas Latvijā, kur mēs varam Antonijas ielā, lai dara citu pasākumu. Tas bija tās humors no iepriekšējiem video, un tur īstenībā, paldies jums sekotāji, jūs pieduraties tā teikt pie tās Antonijas ielas, kā mēs to izdarījām. Tā arī jūs to izdarījāt, un ļoti patīkami, jo man bija pāris komenti atbildēt, arī jau labs par to. Cilvēkiem liekas interesanti. Viss skaidrs, mēs neko neslēpam. Katrs jau pēc tam izdomā un pārdomā to, kā viņš to uztver. Un es pateikšu godīgi, es pats ar to mašīnu izbraukšu nevienu reizi caur Antonijas ielu. Es domāju, 20 reizes. Vienkārši, es gribat
sastapt Ediju no First Auto. Vienkārši apstežieties kafījuškā Antonijas ielā un gaidiet. Svētdienas starp 11 un 2. Tas ir tāds insights. Svētdienā točni, pārējās dienās, es domāju, nesanāks laika daudz darba, bet svētdienā ir viennozīmīgi. Tā kā 11 līdz 2, un es pierunāšu arī Valēriju, mēs iedzersim kafiju varbūt. Viennozīmīgi to var izdarīt. Klau, bet pie šī auto mēs esam beiguši, un man ir patiesas prieks, kad tad mēs uztaisījām šito visu kopā. Paldies tev, ka tu uzticēji to auto. Paldies tev, ka tu izdarīji visu tik ātri un tik kvalitīvi. Tas ir mūsu darbs. Vecozēm, super, šis ir labs. Bet autiņš ir pa pirmo, un es varu pateikt to, ka tik tiešām vīri zina, ko viņi dara. Zin kā, un te ir sadalīts tātad viss pa blokiem. Viens dara to, un tur ir tā kvalitāte. Tāpēc katrai sekcijai, katram blokam, mēs varam saukt pa sekcijām, pa blokiem, moduļiem, katram ir viegli. Katram izejot cauri, zin kā, tad rezultāts ir sasniegts, un tad viss ir kārtībā. Tad nav tā, kad, piemēram... Ļoti svarīgi dot tos uzdevumus pareizi. Precīzi, jā. Un tad sadalīt, lai visi zina, kurš pēc kura, ko dara. Un tad nav vispār problēma. Un tev jāatcerās arī to, ka mēs to izdarījām 3 nedēļas, nepilnās 3 nedēļas, bet tas nenozīmē, ka mums viss apstājās. Mēs darījām tikai tavu mašīnu. Viss pārējais notika, kā viņam bija jānotiek. Nekādi visi, kas bija pierakstīti, visi arī palika iekšā. Nekas nebija tā, ka mēs kādu izmetam ārā un tevi ielikām. Nē, viss gāja vienkārši normālā procesā. Un galvenais, atcerieties to, ka dažreiz nav pats galvenais nauda, kur tu saņem no klienta. Emocija daudz krūtāk, ja tā ir enerģija, ar kuru tu piepildies un uzņēma, un arī var padalīties tālāk, jo tas ir vissvarīgākais šajā gadījumā. Es tev pilnībā piekrītu. Cik viņš ir priecīgs, un pat zinot, ka viņš to mašīnu tirgos, bet viņš jau ir priecīgs, ja viņš zinās, ka viņam nebūs kauna to mašīnu prezentēt. Protams. Zin kā, jo te ir vesels stāsts apakšā. Un tas ir to, ko Valērijas pieminēja. Tieši tā, emocijas, enerģija. Zin kā, ka tu izdari to lietu, ko tu mīli, tu izdari viņu labi, tu nodod cilvēkam, viņš viņu pieņem un viņam tas patīk. Tas moments ir tas, dēļ kura tev vien gribās virzīties tālāk un močīt tālāk un liekas, ok, es daru to lietu, kas man ir jādara. Jā, mēs jau ļoti dažreiz cilvēks atnāk pieņemt auto. Un tīpaši, kad Viktors viņu nodod, tas dažreiz aiziet 2 stundas nodošana. Vienkārši delivery, 2 stundas. Es saku, Viktor, 2 stundas, ko tu dari tur? Viņš tik dalāmies ar emocijām. Klients negrib braukt prom no šeit. Viņš visu laiku staigā, filmē, viņš grib parunāt, viņš grib uzzināt, kā arī tu, kā gāja tas viss. Kas bija visgrūtākais, kas bija visvieglākais. Bet tas ir 100% pozitīva emocijas. Tas ir rītīgi labi. Bet, Klau, mēs īstenībā video sākumā sarunājām, doj ātri pa punktiem to šito. Un mēs esam atpakaļ savā vilnī. Viss ir super, viss ir tik tiešām vairāk nekā normāli. Tāpēc virzamies tālāk. Es domāju, mums tālāk ir jāparāda autiņš, es domāju, kas reāli jums interesēs. Jo šis ir tātad First Editions numur 2. Kur ir First Editions numur 1. Un kas mums ir šeit? Duāls īpašnieks. Klau, ar šo auto jūs gan jau redzējāt visi, kur mēs bijām. Mēs bijām viskaut kur ar viņu. Gads atpakaļ, jā? Gads atpakaļ, jā. Tieši precīzi gads atpakaļ. Īstenībā šodien ir pēdējā Dragon Drive diena. Jā. Tieši gada. Jā, un tu atgriezies atpakaļ. Jā. Un tad mēs arī pamanījām to auto, kaut kā izgājām. Un tad arī tas Denis, kurš meklē, viņš nezināja, ko viņš grib. Jā. Un īstenībā es paņēmu sevim to lomu. Jā, ne pierunāt, bet vienkārši ieteikt viņam pareizi, ka tas ir, kas tev vajadzēs. Jo es atklāšu vienu lietu, ka toreiz viņš gribēja nopirkt manu M4. Iedomājies, es pārdodot savu M4, it kā biznesu uztaisīt. Es izdarīju savādāk. Es gribēju, lai tas cilvēks iesēdās šitā mašīnā. Tu redzēji vienkārši. Es redzēju šitā mašīnā, tad es uzvanīju tev, un tas dils aizgāja. Denis, tev tas ir reāli tas ir īstenībā ļoti krūti, ļoti labs gājiens. Tikai tāpēc, kad, redz, tu vari nopelnīt, bet tu redzi, kur tik tiešām tas cilvēks, tajā gadījumā Denis, kurā autiņā viņš paliks ilgāk, un kurā auto varbūt viņš tieši tā. Kurš būs tuvāks tātad sirdī, un kur šis bija krūti. Jo īstenībā Valērija bija tā, tu man zvanīji un prasīji par šito autiņu. Un man bija tieši, man liekas, dienu iepriekš vai 2 dienas iepriekš arī viens cilvēks, kam reāli tas autiņš interesē. Es tam neticu. Jā, bet tas bija pārdevēja kaut kāds tēls. Nē, šis nebija, jo pa viņu bija reāli interesi par to laiku, bet viņš nebija reāls tāds līdz galam. Viņš teica, tur šito, kāds stāsts bija. Tas ir standarta lieta. Standarts, jā. Un arī bija vēl viens arī īstenībā tavs klients, kas gribēja dot balto M5 pretī.
un ņemt šito. Arī bija vēl viens, kad saka, interesi bija īstenībā liela. Tu man piezvanīji tā korekti uzreiz pa punktiem. Tātad man ir reāli klients, kam tā mašīna tātad reāli interesē, un es viņu redzu tajā mašīnā. Un viss, zin kā, tu apstāstīsi, domāju, davai, pirmdien tad laižam pie tevis, tiekamies, visu un atbraucot pirmdien uz tejienu, Biznes notika. Biznes notika 2 stundu laikā apmēram. Viss. Tieši tā. Bija ļoti ātri. Denis saka jau visu, man ir, es gribu. Man ir naudiņa. Paldies Valērijam, viņš ir ļoti izcils draugs un cilvēks. Es zinu viņu par vairākus gadus un paldies Valērijam par Ediju. Šis labs. Paldies Valērijam par Ediju. Jo zin kā, tā arī tās lietas īstenībā notiek dzīvē. Ar pareizo enerģiju, pareizie cilvēki vienkārši pievelk, zin kā, pareizos cilvēkus. Redz, mums tā Latvija ļoti maziņa, jā, un gribās, ja jau mēs komunicējam, tad komunicēt ar tiem, ar kuriem tiešām var padalīties ar tām emocijām, un nav bailes, jā, ar tām pozitīvām emocijām dalīties. Precīzi. Šajā gadījumā viss nostrādāja, reku, gads pagāja, un kur mēs esam? Mēs esam pie Denis mašīnas. Jā. Un mēs esam pie vēl vienas mašīnas, un mēs esam pie mums, Mehanika LV. Super, tāds pats sastāvs. Un reku vēl viens cilvēks, kurš bija toreiz, Viktors. Tas ir galvenais detailingā. Čau, Viktor! Čau, Edī. Paldies tev, ka atvedi kārtējo reizi mašīnīt. Ja? Bet šeit, ko es gribēju pateikt, iepriekšējā video mēs runājam, ka jūsu First Auto mašīnu laikam vajadzētu salīmēt plēvē. Bet tas, protams, būs vajadzīgs laikam jaunajam īpašniekam, nevis Edijam. Bet Edijs, es ceru, piedāvās to iespēju izdarīt. Jā, iespējams, ka pat arī pie mums mēs varbūt izdomāsim kaut kādu promo kodiņu vai kaut ko tam līdzīgu, lai būtu interesantāk to izdarīt. Un šeit es gribu parādīt to atšķirību, milzīgu atšķirību starp aizsargāto mašīnu un vēl neaizsargāto mašīnu. Tā kā iepriekš es minēju par to, ka mēs veiksim pulēšanu jūsu auto, kurš diezgan labajā stāvoklī bija, bet vajadzēs šo to piekureģēt. Mēs, protams, bišķiņu vairāk pacentamies nekā mēs vienmēr to darām tādā pre-sale variantā, teiksim tā, ja, bet gribējās, jo šī ir tāda īpaša mašīna. Un tāpēc tas nākošais piedāvājums ir aplīmēt to auto, un šeit varbūt jūs varat bišķiņu tuvāk apskatīties uz šo te auto, uz šo te glānci, ja, kur diezgan stipri atšķirās. Protams, ja mēs pamērītu fotoluksos, ja, tad mēs, protams, redzētu to labāk. Bet šeit ir tas Candy efekts, kurš saglabājās gadiem. Ja. Tad tikko jūs minējāt, ka šīm te auto jau ir gads. Viņš ir pabijis, protams, pedanta Denisa rokās, ja, kurš rūpējās par savu auto. Paldies arī viņam. Un tātad šeit mēs varam redzēt, ka tā toņmaiņa, ja, viņa ir pavisam savādāka. Un, kā es jau tikko teicu, tā glancīta ir pavisam savādāka. Un viņa arī aizsargāta. Ja. Tad tas nozīmē, ka šeit pie kaut kādiem maziņiem tādām buktītēm, skrambiņām un ikdienas tādiem sīkiem negadījumiem, tas viss paliks tanī plēvē. Tieši tāpat, kā mēs katrs šodien lietojam stiklu, ja, savam smartfonam, tieši tāpat arī jāsāk lietot, teiksim, aizsargplēves mašīnām. Jo šeit paliks neskārta krāsa 99%, ja, protams, nebūs liels kaut kāds negadījums. Ja. Tātad to visu varēs atrisināt tikai pārlīmējot kādu no elementiem. Es viennozīmīgi esmu, teiksim tā, pārliecināts par jūsu M8 gadījumā, ja tas bumpers, kurš bija bišķiņ iešvīkāts, ja viņš būtu aplīmēts, tad tas viss paliktu plēvē. Plēvē ir 195 mikroni, bieza vai tieva, to jau jums jāizvēlās, ja, to tezisu, bet kur arī pati pa sevīm savelkās, ja, tātad viņa neskrāpējās. Viņai veidojās buktas, ja, tā kā ir tas biezums, viņa vienkārši tās buktas saules staros vai zem karstā ūdens vai ar fēnu, ja, viņi izlabojās. Self-healing efekts saucamais. Tas ir īstenībā, tā ir baigās tēle. Self-healing efekts viennozīmīgi, tā kā īstenībā Viktors tikko izstāstīja, tur tas ir baigais pluss. Yeah. Jo tas pats akmens trieciens. Pēc kaut kāda saules stara vai pēc kaut kā viņš pats aizpildās. Jā. Viņš nav pārāk liels tur kaut kāds. Nē, protams, mēs nerunājam par kaut kādām katastrofām. Tas tieši tāpat kā jums kaut kāds maziņš skrāpējums, ja, kurš vienkārši sadziest kaut kādas nedēļas laikā. Te notiek tieši tas pats amortizācijas efekts. Ja, tā kā
tagad pie jaunajām nanotehnoloģijām ir jāatcerās, ka nevis cietums ir galvenais, varonis visā tādā healinga, teiksim, kaut kādā tur sistēmā, bet tieši otrādi – fleksibilitāte. Stipri uzvar par to statiku, un to cietumu. Tātad, ja mēs 10 gadus atpakaļ runājam par to, kad mums vajadzētu pārklāt viņu ar, piemēram, to pašu ķeramisko sastāvu, kurš sastāv no šķidrā stikla, kurš, teiksim, ir ļoti ciets, un tur neskrāpējās vēl kaut kas. Tad šodien visas tās nanotehnoloģijas ir tik tālu aizgājušas, ka viņi tieši otrādi, viņi ir mīksta. Tām dēļ viņa arī spēja kā ūdenim, kā ūdens. Ūdens nav ciets, bet viņš ir ar ļoti, ļoti lielu enerģiju, un pret ūdeni var arī nosisties, kā mēs ļoti labi zinām. Tā kā šeit arī tieši tas pats efekts, un neaizmirstam, ka mēs dzīvojam pie jūras rajonā, es teiktu, un ļoti daudz jūras putni, kuri nekontrolē, protams, savas emocijas, kad redz tādu mašīnu, un ne tikai šo. Un tā ir ļoti milzīga problēma pie mums, tanīs valstīs, kas ir pie jūras, un tie putni. Diemžēl tie ir putni, tie ir dzīvnieki, un mēs esam viņu dzīvē, nevis viņi mūsu. Un viss, kas paliek pēc putniem uz jūsu auto, tas neieēdās krāsā, bet tas viss paliek plēvē. Tas arī ļoti liels, teiksim, tāds arguments, kāpēc nolīmēt savu autiņu maksimāli, lai pasargātu viņu ārēju izskatu. Arī neaizmirstam par mūsu mīļajiem kaķīšiem, kuri pie mājām aizbrauc pie omas, pakaļ zemenītēm, tagad pa jāņiem apsveikt savus tuviniekus. Un kaķis tev uzlec vienkārši uz haubas, jo viņi ir silta. Pilnīgi normāls variants, un tu vairs tā nestreso, jo tas viss paliek plēvē. Mums ir bijuši klienti, kuriem pilnīgi varēja redzēt, tā bija Porsche Cayenne kupē, kāda mums tagad patreiz te stāv studijā. Viņam kaķene leca šeit un šeit. Viņai patika šī te vieta. Un tad varēja pat redzēt, kā plēvē iekšā ir nagi, bet nekas uz krāsas nav palicis. Mēs vienkārši pārlīmējām vienu no elementiem, un klients palika vienkārši laimīgs, ka viņš izglāba savu auto un savu mīļāko kaķeni viņam arī nevajadzēja nomušīt. Tas arī ir zelta risinājums tāds. Viktors viss pareizi saka, īstenībā ļoti visu. Tā ir pieredze, vienkārši. Tā ir pieredze, un galvenais, kā mēs atceries teicām, jādalās ar to pieredzi. Precīzi. Un Viktors ir viens no tiem, kuram patīk dalīties ar pieredzi. Tas jau ir, kā tu uztver cits, tas otrais personāžs, kurš būs blakus vai 2 vai 3. Tas ir viņa problēma, bet galvenais, kad cilvēks dalās, tad tu jau uztver viņu vai neuztver. Un tā ir informācija no pieredzes, viņi bez cenas, viņi nav cenas nekā. Protams. Es pateikšu ar mazu komentu, kas man likās ļoti labs salīdzinājums. Piemēram, telefonam tā arī ir pareizi. Mēs izmantojam gandrīz visi vāciņus, tātad stikliņus, arī vāciņas stikliņus. Un kāpēc, lai mēs neielīmētu savu autiņu tātad plēvē iekšā? Jo, skaties, kas notiek vienmēr. Viktors ļoti pareizi arī pateica par putna visiem tiem brīnumiem. Putni visi, Putni visi, jo viņi arī nekontrolē, ko viņi ēd. Un ja mēs visi ļoti labi arī zinām atkal to, ka ja ir melns auto un tas izkārnījums paliekās uz tā motora pārsagas saulē vairāk pa dienu, tad tur ir jāstrādā atkal. Neaizmirstam arī par rodiem, pa visiem, kas tagad pa visiem insektiem, pa kaut kādām mušām. Kamēr mēs aizbrauksim pie Edija, piemēram, uz viņu plācis, stukumu, atgriežamies atpakaļ, vienkārši parakstīt papīrus, čau, viss bufers jau priekšējais būs, viss mušās. It sevišķi karstajā laikā, un tas arī ļoti ietekmē krāsu, tāpēc arī jūsu bamperīti arī bija vērts pārkrāsot visu, nevis vienu sānu, lai arī izņemt ārā visus tos iesitumus, izdegumus, es teiktu, no insektiem. Tas ir ļoti svarīgi. Man liekas, ka ļoti daudz cilvēkiem interesē vispār, kā ir pagājis tev, Denis, šis gads ar šo auto, vai ne? Un cik reizes tu esi bijis pie Valērija, pie Viktora, uz upgradeiem, jo tu esi veicis ļoti daudz upgrade šim auto. Tātad sākot, man liekas, ar
virsbūvi, beidzot ar izplūdu un to visu. Tu vari pastāstīt, kāda ir tava pieredze. Varbūt sāksim ar motoru. Tur ir interesanta lietiņa. Denis ļoti gribēja, lai es izbraucu ar viņu mašīnu tik ļoti, un izbraucot ar viņu mašīnu, es teicu jā. Šeit ir Eventuri ieplūdes sistēma ar turbo inlētiem. Šeit ir karboniņš no BMW M Performance, viss ir oriģināls. Un jā, ar šo ieplūdes sistēmu es gribu palīdzēt savam turbīnam. Elpot? Elpot, jā, protams, elpot, tāpēc, ka turbīnam nevajag sucēt. Viņam vajag elpot. Vienkārši gribu piebilst par to Eventuri, ka diezgan viss ir vienkārši, pa lielam viņš palīdz dzinējumam elpot. Ļoti daudzi saka, ka tas ir kā reize taisnā nāve dzinējumi, jo visas smilti ir tiekšā. Mīļi cilvēki un BMW lietotāji un atbalstītāji un tā tālāk, viņus ir jātir. Eventuri dod tev pamācību, ka viņu vienkārši katru reizi pie apkops ir jāapstrādā, jāizmazgā, jāapstrādā ar pareizu eļļu un viss būs kārtībā. Ja viņš piesūc un viss tas netīrums pielikt pie tā filtra. Mēs runājam par to, ka apkopi jātais vienreiz 5000 pa motoru, un tad tajā pašā laikā lūdzu uztaisiet apkopi Eventuri, un tad viss būs labi. Man vienkārši bija gadījums, kad atbrauc mašīna no Austrijas pie mums M5 ar Eventuri, un viņam apkopi pēdējā bija 20 000 Protams, to, ko es redzēju Venturi filtros, tas bija ļoti slikti, bet pat tajā brīdī motoram, mēs uztaisījām pārbaudu, viss bija ok. Protams, mēs iztīrījām, salamājām klientu, pateicām, tagad viņš iedomājas ar trali. Gandrīz katru reizi 5000 štukas ved pie mums uz apkopu mašīnu no Austrijas. Tāpēc vienkārši, Jebkura lieta, tas tā ir, tev vienkārši jāzina, tev ir jāapkop. Tāpat kā, piemēram, tie, kas domā, ka te ir jāmaina eļļa ik pēc 20 000, tas motors neturēs. Te ir 5-7 tūkstoši, viss kā tu eksploatē. Ja tu to mašīnu brauc pa trasi, tad tur ir 1500. Zin kā, varbūt pēc katras gongas būtu pareizāk mainīt eļļu. Tāpēc, tad arī tas dzinējs kalpo. Un arī visi upgrade, kas šitajā gadījumā ir Eventuri, viņš ir jātīt. Bet vienmēr atradīsies tas moments, kad cilvēks aiz nezināšanas pasaka, nē, tā nav vai kaut kā tā, bet kur džeki ir, tātad viņiem ir praksa. Un kas ir vislabākā pieredze? Tā ir viennozīmīga praksa. Jā. Kaut kā tā. Tāpēc šajā gadījumā Eventuri Way to Go un toreiz, kad mēs ar Viktoru piedalījāmies izstādē Esenā, tur mēs arī iepazināmies ar Eventuri pārstāvjiem. Mēs tur 2 dienas pavadījām Vācijā, mēs piegājām pie viņiem, izrunājām visu, parādījām, kas mēs esam, un tā sadarbība notika vienkārši. Un tas ir tik forši. Sanāk, kad jūs esat tātad oficiālais pārstāvis Baltijā, Latvijā, Eventuri? Mēs esam, pārstāvis, ja es nemaldos, Eventuri pārstāvi ir 2 Latvijā. Es ceru, ka es nemaldos. Viena ir Riga Custom, un otra esam mēs pa lielam. To mēs runājam par Latviju. Es pārliecināts, ka Igaunijā un Lietuvā ir sava pārstāve Eventuri. Mēs arī varam pasūtīt, ieteikt, uzstādīt, apkopt, uzstādīt un daudz ko pastāstīt, kā jālieto. Laba lieta, tad, kad klients paprasa, mēs uzstādām un mēs viņam iesakām, kā kopt, un viņš arī tam seko. Un Denis to dara. Dodamies tālāk. Izplūde. Jā, okay. Tas ir visinteresantākā lieta. Bet, Klau, tā izplūde ir tā lieta, ka tu viņu uzliec, kad ir tā skaņa, ka tu pielaidi, Jā, mani kaimiņi mīl mani. Klau, ok, tu esi uzlicis deki, vai ne? Man bija iespēja nopirkt Akrapoviča izplūdes sistēmu, bet es to negribu. Tur ir Remus, tur ir Eisenman, bet Valērijs viņš deva man iespēju nopirkt dekinu. Tas ir vislabākā kvalitāte, vislabākais skaņas. Un man vispār nepatīk spēlēt ar tādām muļķībām, ar atšavienam, ar popusam bangam. Man tas nepatīk, tāpēc, ka tas ir džentelmena mašīna. Pilnīgi piekrīt, jo šeit tieši tā, šis ir tāds džentelmeņa auto. Īstenībā par šo mēs braucām uz tevi un runājām, ka M8 tieši First Edition izpildījumā, tas ir luksus sporta auto. Tas vairs nav tur M3, M4, M5, tur F9 standarts kaut kāds. Šis ir tomēr tāds tik tiešām ar auto, tāpēc arī Valērijs iedeva ļoti labu piebildi pagājušajā reizē, kad viņš teica, tu, Edi, ar šo M8 izskatījies reāli nice tajā visā pagājušajā gadu braucienā Dragon Drive, jo tas auto ir tātad luks versijā jau tādā, tāpēc pilnīgi es tev piekrītu, ļoti pareizi. Lieta, kas man ļoti patīk, ir tā, kad es nopirku mašīnu no Edija, 8 bija viskaistākā ideāla stāvoklī. Ko es īstenībā gribu pateikt tev, ka tu esi reāli pielicis šim auto tā, ka man ir liels prieks, kad Valērijs tātad mūs iepazīstināja.
Un tā tad tu nopirki šito autīnu no manis, ka es redzu, ka šis auto ir šeit, zini kā, tu viņu reāli lolo to aparātu, tu braukā ar viņu un kaifo no tās mašīnas, un tas ir tik tiešām kaifs, ka tu arī pasaki, piezvan man, Edi, es gribu izbraukt ar to autīnu. Tu man biķernieku trasē teici, ņem brauc ar to mašīnu pa trasi. Zini, Kāpēc ne? Es teicu, Denis, nē, tā mašīna nav domāta trasē, jo, žēl ar tādu mašīnu būt braukt pa trasi, viņa nav domāta, tāpēc paldies tev par to. Paldies tev. Paldies tev par iespēju. Bet, Klau, situācija sekojoša, tātad izplūda nākamais tātad upgrades, ko tu esi veicis. Šodien man ir 655 zirgi. Okay. Un man liekas, ka nākamā sezona man būs 800. Tu gribi izaudzēt līdz 800 zirgiem, ja viņi? Bet Valērijas var pastāstīt par to. Un 800 zirgi, tas būs kaifs. Jā. Tas ir stokā viņam tātad, lai jūs zinātu, tas V8 nāk 626 zirgi. Tagad Denis ir 650. Līdz 800 zirgiem nav tālu, bet uztaisīt to kvalitatīvu, ar to viņam palīdzēs Valērijas, un jūs sataisīsiet kopā izskatīgu, jaudīgu, tādu sporta, elegantu aparātu. Tas būs visātrākais first autiņš. Man ļoti patīk tātad šis salona izpildījums. Kaut gan redz, mēs tūlītās varēsim, es gribēšu dzirdēt, Denis, tavu komentāru par otru M8 salonu, jo man šis salons patīk vairāk nekā tam auto. Es arī redzu tā auto salonu, kad tik tiešām cilvēkiem arī varētu patikties. Varbūt tas vairāk, jo tas ir nedaudz praktiskāks. Viss tas brūnais ar gaišo, tas salikums, viņš izstās reāli, vai ne? Ļoti izskatīgi. Jā, bet šeit ir, man ļoti patīk interjers, bet es ziemas un septembrī, oktobrī man bija problēmas ar sēdekliem? Jā, ar sēdekliem, ar griestu. Ok, bet tur kaut kā džinsi vai kaut kas tāds? Džinsi, lietus. Okay. Ok, sapratu. Zini kā, tagad mēs varēsim aiziet īstenībā līdz otram M8, tātad līdz Valērijam. Ok, aiziem līdz Valērijam. Kad tu atbrauc 30. datumā, 31. mums bija pasākums Dragon, un pēc 2 dienām es aizlidoju uz pasākumu uz Vāciju, uz Gran Turismo, Nürburgringā. Un, respektīvi, no turienes atgriežoties, man ir jums abiem, tā kā es zinu, ka būs pasākums filmēšana, dāvans. Super. Jā, es ceru, ka jūs būsiet priecīgi. Dāvans? Galvenais atcerieties to, ka tas ir tieši no autosporta sirdi. Tas ir Nürburgrings. Es uzskatu, tas ir viena no krūtākajām trasēm. Tur principā sajiet kopā visi krūtākie braucēji. Es teikšu tā, gan profesionāli, gan tie, kuri vienkārši ikdienā grib pamučīt ar savām mašīnām. Jo es biju diezgan slēgtā pasākumā, tur bija tikai 128 dalībnieki. Šofēri mašīnas, 2 dienās, neviens vairāk nevar tur iebraukt, respektīvi 8 stundas tikai viņi arī brauc, visi ir iekļauts, baigi forši, tad no turienes es jums atvedu dāvanu. Es domāju, sāksim ar Ediju, tā ka Edijs ir tas, kas atbrauc pie mums, un tas ir mūsu vies šodien, tad reku mūsu maisiņā, oriģinālā, tev dāvana. Paldies, Valērij. Es ceru, ka derēs, bet galvenais jau ir tas, ka tas ir no turienes. Protams. Saprot? Tas ir skaisti. Zin kā, un pirmkārt, cilvēkiem patīk saņemt dāvanas. Un otra lieta ir tāda, ka, ja to dāvinu no sirds un pareizajā tēmā jūs jau redzat, tad tas tur vēl kaut kas ir zem tās cepures. Super. Es vēl kā ārā? Protams, ka vēl. Davai. Parādi. Ok. Tad tur bija jau gandrīz. Es jau tur biju, es jau tur biju. Forši ir tas, ka katrais pagrieziens viņam ir nosaukums, un ir pierakstīts viss, Reku maicīgi. Valērij, pa pirmo. Paldies tev vēlreiz. Tāpēc šis ir nice un man patīkās. Un arī ir Denis. Denis bija tas, kas prasīja arī kaut ko atvest. Nav jau obligāti jāved kaut ko dārgu. Svarīgi atvest kaut ko ar vienkārši ar rodziņu. Reku, Denis tev speciāli no Manteja Grelo dāvaniņa. Kas ir Mantejs? Tas ir tuninga ateljē Porschēm. Pārsvarā GT3 RS, viņiem ir speciāli aeropakas, kuras vienkārši palīdz
izbraukt to apli daudz ātrāk. Lai jūs saprastu, parastam GT3 RS uzlikt manteju paku izmaksā ap 100,000 eiro. Un varbūt tu būsi ātrāk aplī pa kaut kādiem 20 sekundēm. Tas ir reāli daudz? Jā, tas ir ļoti daudz, tāpēc cilvēki reāli iet uz to un to dara. Tad reku, Denis. Paldies tev. Paldies. Lūdzu. Tas būs mana nākamā mašīna. Tas būtu ļoti interesanti. Denisam arī patīk saņemt dāvanas, viņš pats uzprasījās. Tas ir viņš ir ļoti, viņš tā ieturēt, zolīt. Vienkārši kaut kādu smalko lietu. Tur pilds palvu, kas. Man nebūs iespēja izbraukt Nürburgringā ar šo mašīnu. Iespēja jau ir. Iespēja ir vienmēr, bet vai to vajag? Jā, precīzi. Tas ir nevajadzēs. Tur arī starp citu var izierēt mašīnas. Jā, tas nav lēts pasākums, bet toties viss kārtībā. Es domāju, ka man dzird. Bet toties tas ir tādā kā pieredze. Jā, tu vari paņemt pilnīgi gatavu mašīnu racingam, jā, un ar viņu izbraukt. Un kā reiz reku Aleksandrs no Dragona, jā, toreiz, kad mēs bijām Dragona, viņš kā reiz arī īrēja mašīnu. Un viņam bija M2 sarkans, un es citu ar viņu izbraucu apli kopā. Jā, apli kopā. Tas bija mega pasākums, Aleksandram sveiciens. Tas aplis bija, es jau ar daudziem biju izbraucis, un tas aplis bija tāds, foršs ļoti. Tur jau tās emocijas ir pavisam savādāks. Un galvenais tev jau to apli jāies, bet tas ir 7 minūtes. Tad bišķi 7 minūtes tu pilnīgi nodod visu atbildību par sevi, kas kā notiks cilvēkam, kas ir pie stūris. Baigi interesanti. Iedomājies, tev vajag uzticēties viņam. Tas nav biķernieki 1 minūte 25, 1 minūte 30, kur es dažus aplis uztaisīju. Gan pats, gan blakus sēžot. Nürburgringā 7 minūtes tu vai sēdi un pilnīgi pārliecinies par to, ka tu safe atbrauksi beigās, vai arī vienkārši skaties, kurā pagriezienā labāk izkāpt no sadauzītas mašīnas un aiziet prom. Pirmajos gados, kad mēs tikai braucam, tas bija jau 10 gadu atpakaļ, es biju braucis arī blakus sēdētāji, un man zin kāds domas bija, es skatījos un domāju, kāds airbags izstrādās pirmais. Es goda vārds, jo ātrums ir tāds, ka tu vienkārši domā tā, šitais, te vispār airbagi ir, nav airbagi, ko, kas. Bet reku, esmu vesels, viss kārtībā, tas nozīmē, ka es biju ar pareiziem vadītājiem blakus. Tas ir ļoti svarīgi, jo, Nürburgring, zin kā, mēs visi zinām, tā trasa ir reāla trasa. Pat Šarudinam, Mišam bija gadījums kaut kad nesen pusgadu atpakaļ, kad viņi ar M4 trāpīja ļoti pamatīgā avārijā. Viņi tur vienkārši un arī uzkrita ar jumtu uz reilingiem, tas, kas atdala trasi. Un toreiz ir video YouTube'ā, var paskatīties, kad viņš arī stāsta par to, ka ar M4 G82 ir super safe mašīna. Jo viņam nebija karkas, man liekas, un viņam tas jums ir karbon. Bet tu struktūra kopā ir tik superīga un safe, ka viņi vienkārši izlīda ārā no mašīnas. Tur bija tā, ka, cik es atceros, viņi iegāja visā lielā ātrumā lejā, gāja augšā, vienkārši bremzes pazūd. Iedomājies, tur kaut kādā 220 varbūt, vienkārši bremzes vispār pazūd. Viņš nebija bremzes. Bet iemesls kāds pārkarsēts? Viņš diezgan labi pastāst to savā video. Jo visdrīzāk mašīna bija pie kaut ko darījuši ar bremzēm, kas negrib tagad stāstīt nepareizi. Un tad sanāk, viņi vienkārši iegāja visā hodā tajā barģurā, un tad, protams, uzleca, un tad tā mašīna kaut kāds tur uztaisīja kūroks, un tad nokrīt ar jumtu uz tā reilingu, un viss palika dzīvi, viss čot. Tāpēc, tas ir forši, bet jāatcerās vienmēr par to, ka tas ir sports. Tajā galā liekas kopā aizvest to mašīnu, cik dalība vispārējais atvest, cik tas izmaksā, vai tu zini izīrēt uz dienu mašīnu? Jā, tur bija kaut kas tur ne uz dienu bija, uz stundām. Tur bija uz apļiem. Tur bija ierobežots apļu skaits, ja es nemaldos 40 apļi. Tas ir ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz. Pa dienu labi, ka tu izbrauc reāli tos 20. 20 tas ir konkrēti, ne non-stopā. Tu jau tev atpūsties, tur samainīt spiedienu, vēl kaut ko piepildīt degvielu. Un, ja es nemaldos, pa dienu bija kaut kāda 5,000 eiro. Plus vēl depozīts, insurance un tā tālāk, lai kas un kā. Tāpēc tas ir, protams, padārgs pasākums, bet cilvēki pelna naudu, un tad viņi var atļauties sev tādas lietas. Es uzskatu, ka tas ir daudz labāk nekā dzert.
nekā spēlēt azartspēles, un tā tālāk, un labāk nekā par Antonijas ielu braukāt pilnā, zin kā, tāfelē. Tāpēc viņi aizbrauc tur un tur arī moči, un tas ir forši. Nu, maksā tas 5000 eiro, viņš var atļauties, viņš maksā tas 10, maksā 10. Ja tu ir savu mašīnu, tad uzreiz tas ir lētāk. Tas ir, protams, lētāk, bet tā parās, lai ja mēs saprotam to, ka tā parās riepas, bremzes, aizvest, atvest. Protams. Ok, ja tu brauc vienu dienu, tad tev ir izdevīgāk izzīrēt, bet tu brauc laikam vairākas dienas, tad tomēr izdevīgāk ņemt savu autiņu, un savs autiņš ir savs. Jā, pārsvarā visi dara tā, viņi aizved auto sezonas sākumā, izbrauc jau aprīlī kaut kāds aplis, un tad viņi piedalās pasākumos, kuri ir, respektīvi, jūnijā, jūlijā, augustā, un tā mašīna reāli paliek tur. Jā, tur ir ļoti daudz noliktavas, kur tās mašīnas var stāvēt. Un tad viņi nobrauc visas tās kaut kādas vēl trekdējus, un tad sezonas beigas viņi atgriež tā mašīnu atpakaļ. Super. Tāpēc arī nav tie forši nebrauc kā par Rīgu. Viņi nav, viņi gada trīs reizes, gandrīz visi stāv tur. Un tu tā, ka tas, kas piedalies tajos braucienos, tu jau redzi, ka daži pat nepiedalās vairāk tajos braucienos, vienkārši viņam mašīna nav, viņi stāv visi Nürburgringā. Kaut vai viņi ļoti gribētu pabraukt gan pa biķerniekiem, gan pa pārnu un tā. M2 biķerniekiem un GT3, lai jāpērk citu mašīnu. Tieši tā. Tāpēc, ja jums interesē arī šīs kontents atsevišķi, ko mēs stāstījām, varbūt mēs aizbrauksim kādreiz uz Pērnavu, iefilmēsim kopā ar Valēriju kaut kādu varētu, paņemt kaut kādu vēl tur cilvēku baru, kuri ļoti labi autosportā ir attīstīti. Viņi arī ļoti daudz var padalīties ar informāciju. Tā ir ļoti interesanta informācija. Ļoti interesanti. Un es uzskatu, ka arī tu iegāji tajā lokā, un tu vairāk nevar iziet no tā loka. Un es jau skatos, viņš atbrauc ar M3, jau sevi ir stāda, viņam jau it kā tikko viņš nopērk to mašīnu, viņš jau prasa aizlīmēt visu, un tur no tās ikdienas mašīnas gandrīz nekas nepalīk. Nu, tur jau starpība ir jūtama. Kluči sporta stāv, Pāvels, GP Motors uzlika, tad šķidrums arī nomainīts, savirs ir noreigts, savirs mums viss sataisīts, un ko beigās pa lielam jau tas ir treka auto. Jā, lēnām viņš tieši tā arī iet. Bet malc. Bet forši patīk. Man tieši tā arī es biju pirmdien pāris vārdos pateikšu. Pirmdien bija trasē, sapratu to, ka manas veiktās izmaiņas, ko tagad mēs uztaisījām to upgrade, viņas tik tiešām dod klāt laiku, tikai ir tā padās, tas autiņš ir jāizjūt. Tāpēc braucam, izjūtam. Un mēs aizbrauksim kopā ar Valēriju viennozīmīgi, es domāju, uz Pērnavu, varbūt pat uz Vāciju, vai ne? Tas būtu vispār pasākums tāds. Tas ir visdrīzāk nākamgad, tam jāgatavojās un tur ir ko pafilmēt. Mēs arī viennozīmīgi tad arī iefilmēsim. Tāpēc, Klau, mēs izstāstījām labu tematu un virzamies tālāk. Mēs jums translējam visu šito pasākumu tikai tāpēc, ka mēs gribam parādīt. Es gribēju padalīties, Valērijas gribēja padalīties ar to, ko viņš var izdarīt. Es gribēju padalīties, ko es esmu nopircis. Un mēs gribējām piesaistīt klāt arī, ko mēs izdarījām Denisu ar viņa emocijām un ar viņu automašīnu un kā viņš kaifo no viņas, kā viņam to mašīnu tātad upgrado Valērijas. Tas ir par reāli, par kvalitāti, par mīlēt to, ko dara, zin kā, un beigās ir šitāds rezultāts. Tad mēs visi šeit redzam, esot pie Valērija, mēs saprotam to, ka viņš mīl, ko viņš dara, viņš reāli kaifo no tā, ko viņš dara. Un šeit arī rezultāts. Tāpēc arī redzi visi aparāti tādi, kas ir top autiņi, viņi arī iet caur tevi uz aplīmēšanām, uz detailingiem, uz visu, uz upgradeiem, uz visu. Tāpēc man liekas to, ka īsti grūti kaut ko piebilst. Nu tā, ja godīgi, vai ne? Viss ir tā. Daudz jau vietas ir labas, bet galvenais jādomā par sevi. Protams. Jādomā, kā tu parādi savu darbu, un es vienmēr pasaku, es cenšos katram mašīnai pievērst uzmanību tā, kā tā būtu mana mašīna. Tas ir ļoti grūti, jo mašīna ir ļoti daudz, bet es cenšos, protams, ir kaut kāda visādas situācijas, bet jebkurā gadījumā no tām situācijām jāaiziet, jārunā ar klientu, tad tu atrod to kaut kādu videoveida ceļu un tad sataisi. Bet, protams, galvenokārt mums jābūt rezultātam. Šajā gadījumā ar tevīm rezultāts ir, un forši, ka tas bija, kā tu saki, diezgan ātrs priekš tevīm. Es teiktu, ka varētu vēl ātrāk, bet arī varbūt tas nebija nepieciešams. Vienmēr vēl ātrāk, bet zin kā, tu ir pārējies, ko tu steigties nevar. Šajā gadījumā viss ar mīlestību piegāja. Katrs moduls, katrs pārstāvis modulim, krāsotais, vai tas bija pulētais, vai tas bija aplīmētais, vai buknienieks, viņi visi piegāja ar mīlestību, un tas ir vērts to redzēt. Es jau to redzu katru dienu. Es jau redzu, kā viņi nodarbojās ar kaut kādām tām detaļiņām. Viņi jau arī kā ar bērniņiem viņiem. Tāpēc mums arī ir rezultāts. Kas ir ļoti svarīgi,
tas ir to, ka mēs ir gandrīz pēc gada atkal tajā pašā sastāvā. Jā, tas un ir, visi ir pozitīvi. Nav ir tā, ka forši. kāds kādu tur uzmet, Jā. kaut ko nav samaksājis, nav izdarījis, neapsolījis un neizdarījis. Jo kas dzīvē notiek, jo mēs esam kad pārtrauc, jo mēs esam citā lokā, jo šis ir tāds loks, kad mēs, viens otram, mums patīk ar vienam ar otru darboties, strādāt, un mēs no tā gūstam kaifu. Tāpēc, man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgs moments. Dalīties ar emocijām, jā. Precīzi dalieties ar emocijām. Ja gribat kaut kādu rezultātu, zvaniet arī mums, mēs vienmēr palīdzēsim, zvaniet Edijam, jo reku cilvēks nodarbojas ar autotirdzniecību un dara to profesionāli. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti daudz pārdošanas tirdzniecības vietu, jā. Teikšu, protams, ir profesionāli. Un, diemžēl, ir tie, kuri tālu no profesionalitātes. Jā, un jāizvēlās, principā, es arī nesaku, ka visiem jābrauc pie mums. Ir ļoti daudz kvalitatīvu servisu, aplīmēšanas uzņēmumu un tā tālāk krāsošanas. Un, viņus arī jāciena. Un mums vispār patīk sadarboties. Mums nav tā, ka mums ir, mums vienmēr prasa, reku, Valērija, tas ir tavu konkurenti. Es saku, tas nav man nav konkurenti. Kā tā, ko tu tāds esi krūts, tev nav konkurenti? Es saku, nē, viņi ir mani kolēģi. Precīzi, viņi ir mani kolēģi, partneri, daži ir partneri, kolēģis paliek par partneriem. Jā. Vai ir viņi kolēģi, jo viņi dara to pašu darbu. Jā, un es neuzturu, ka tas ir mani konkurenti. Man forši viņam uzvanīt, uzprasīt, kā jums iet, ko jūs darat, padalīties. Jā. Un, protams, es nezinu visiem, jā, bet tiem, kuri kaut kādā veidā uzpeldi, jā, un tu redz, ka viņiem forši sanāk, ļoti ir interesanti atbraukt pie viņiem. Mēs dažreiz braucam, mēs pie ļoti daudziem aizbraucam ciemos, mums nav problēma tikai uzzvanīt. Nu, paņēma mašīnā, aizbrauc. Rīga ir tik maz. Protams. 20 minūtes tu esi no viena gala uz otru galu. Jā, tas tā ir. Uz Tukumu grūtāk aizbraukt, bet mēs aizbrauksim uz Tukumu. Bet mēs arī būsim Rīgā. Vai arī, jā, tieši tā. Mums ir cits plāns, mums ir plāns savādāks. Mēs izdomājam, ka mēs negribam braukt uz Tukumu, un mēs Ediju velkam uz Rīgu. Jā. Nu, tā ir daudz labāk, ne? Zinām, uz Tukumu nebraucam, jo tur tagad krusts, viss kaut kāds sniegs. Man šipi nav, man nekur šipi nav, es negribu braukt uz tur. Jā, tas tās humors, bet vakar tur bija ziema. Tāpēc, bet taisnīgi, jebkurā gadījumā es arī atvēršos Rīgā. Un Valērijas ļoti pareizi pateica par konkurentiem, par vispārējo. Tie ir kolēģi, tie ir partneri, var nosaukt dažādos veidos. Tas ir ļoti, ļoti pareizi. Tāpēc es domāju, ka tāds mindsets, tāds domāšanas veids viennozīmīgi ir soli priekšā. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti pareizi. Un runājot par Rīgu, jā, šogad tas jāizdara. Es to meklēju aktīvi. Pēc šitās īstenībā, pēc visu šitā, ko mēs tad safilmējam, es dodos skatīties vienas telpas. Tā kā es virzos. Zvani, pastāst ar emocijām, padalies ar emocijām pozitīvām. Precīzi. Galvenā atslēga visam ir tāda, ka tev ir jāmīl to, ko tu dari. Un atceries. Un tas apvieno cilvēkus. Un tieši tā. Tas tev dod enerģiju, tas tev nes rezultātus, un tikai tādā veidā, man liekas. Un vēl skaistas mašīnas apvieno cilvēkus. Nu, paskatieties, reku Denis, reku Edijs. Smaidīgs arī. Es viss smaidīgi. Jā, un Denisam arī liels paldies. Jā. Viņš turpina uzticēties mums. Precīzi. Iedomājies, viņš jau uzticās mums. Jā. To, ko es viņam saku, viņš dara. Viņš nemēģina ķipa kaut ko, varbūt nedaram to. Jā. Nu, es jau arī cenšos, ja mēs daram, tad mēs daram to, kas nepieciešams. Un tas ir milzīgs paldies Denisam, ka viņš tiešām ciena mūsu darbu. Tas ir ļoti svarīgi, jo klienti ļoti daudz. Es vienmēr saku, es nevaru sagriezt sev pa miljonu gabaliņiem un izdalīt visiem. Tāpēc es cenšos arī veltīt klientiem visiem, kurus mūs ciena, veltīt to laiku, un, ko es varu, es visu izdarīšu. Kaut, kad tu runā, man liekas arī, ka es runāju, jo man tas mindsets, reāli ļoti līdzīgs. Ir laikam, tāpēc mēs arī esam šeit. Kolēģi, precīzi. Tagad jau ir partneri pa lielam, jo sadarbojamies, sanāk kaut kādas lietiņas. Reku, gadu atpakaļ tikamies, iepazinamies, un kur mēs esam tagad. Viena filmēšana bija Dragonā mēs piedalāmies, arī Denis tur ir. Mīļie draugi, izvēlē profesionālus. Tikai profesionālus. Tas ir pareizi. Es gribu nopirkt sev otru mašīnu no Edija. Viņi ir ļoti daudz Rīgā, dažādos veidos un tā tālāk. Cieniet profesionālus. Par un auto industrijā tad ir ļoti daudz spējīgi cilvēki, spējīgi meistari, tāpēc viennozīmīgi tāds arī. Izmantojot viņu pakalpojumus, cieniet, stāstiet. Nevajag tikai stāstīt pa sliktām lietām. Jo pārsvarā cilvēki, tas ir man nepatīk, kad viņi tikai to slikto redz. Kāpēc nevar pateikt par labām lietām? Jā, mēs visi daram sliktās lietas, kaut kas nesanāk, bet arī jāpasaka par labām lietām. Tāpēc lūdzu. Un atceramies, labais vairo labos. Būs vairāk laba komunikācija, vairāk arī būs pozitīvas emocijas dienas beigās.
Tieši tā. Labi, mums ir piekdiena. Ja? Jā. Mums jābeidz, mums jābeidz, jāstrādā. Kādam telpas jāskatās. Denisam jābrauc uz darbu. Precīzi. Es esmu darbā, bet man jāiet uz ofisu, jo man jau gaita ar cilvēku. Klau, mums ir tā, mums iedod mikrofons, kameru, un mēs varam močīt, tāpēc ierakst komentārā. Tātad, kā tev patīk visas 3 mūsu daļas, un mēs būsim priecīgi redzēt godīgu komentāru. Un, jebkuru komentāru. Jebkuru. Tāpēc padalieties ar info, un lai jums visiem foršu dienu, un šito, ko mēs jums iedevām no sirds.